Jums ir muguras sāpes dēļ augšstilba, un es to varu pierādīt. Šajā video jūs uzzināsiet, vai tas attiecas uz jums un kā uzlabot situāciju ar 2 vingrinājumiem, kurus varat veikt tūlīt mājās. Kad augšstilba aizmugurējie muskuļi ir saīsināti, tie ir hiperaktīvi un nespēj atslābināties, tie ievelk iegurnu uz iekšu. Un šajā pozīcijā jūs vienmēr vairāk nospiedīsiet starpskriemeļa diskus, kas ir slikti īpaši tiem, kam ir diska trūce vai izvirzījums. Jūs uzkrāsiet muskuļu spriedzi jostas daļā un pārslogosiet mugurkaula saites. Šo muskuļu nepietiekama izstiepšana ir kļūda, kas bieži vien padara mugurkaula, diska, trūces un isijās ārstēšanu neefektīvu. Un, kad es runāju par pareizu izstiepšanas veidu, tas nenozīmē vienkārši pieiet un izstiept muskuli. Tie, kas jau ir mēģinājuši tradicionālo izstiepšanās veidu, zina, ka tas ļoti sāp un parasti nedarbojas. Mēs izstiepsim hamstringu muskuļus refleksā veidā, un lai tu būtu pārliecināts, lai tu savā ķermenī sajustu, kas uzlabojas, sāksim ar testu. Tu vienkārši nolieksies uz priekšu, nepiespiežot, līdz brīdim, kad vēl nesāp. Ideja šeit ir tāda, ka tu vienkārši atslābinies un atzīmē ar pildspalvu. Ļauj man pacelt bikses šeit. Es varēju uztaisīt šo video ar šortiem vai bermudām, bet ir tik augsti, tu apsēdīsies. Vienkārši atslābinies un atzīmē ar pildspalvu, līdz kurienei tu vari aizsniegt ar roku. Koncentrējies uz mami. Pirmais vingrinājums ir, lai atbrīvotu saugumus starp muskuļiem un nerviem augšstilba aizmugurē. Izskatās sarežģīti, bet tas ir tā, it kā tu ļautu muskulim iekšpusē atslābt. Jūs apgūsieties pie sienas, to var darīt gultā, uz grīdas, uz dīvāna, kā es daru šeit. Viena kāja paliek apakšā, otra kāja ir izstiepta, papēdis balstās pret virsmu. Lai jūs zinātu, ka esat pareizā attālumā, ka veicat efektīvu un drošu stiepšanos, jums būs jāpavelk pēda. Ļaujiet man novilkt zeķi, jo citādi siena sasmērēsies, un manai sievai tas nepatīk. Jūs pavilksiet pēdu un sajutīsiet stiepšanos tikai kājas aizmugurē, ikros, aiz ceļgala augšstilbā. Ja jūs pavilkāt un nejutāt stiepšanos, jūs esat pārāk tālu no sienas, tāpēc vienkārši pieiet tuvāk. Ja jūs pavilkāt un sajūtāt sāpes, dedzināšanu, pārāk lielu sasprindzinājumu vai diskomfortu, jūs esat pārāk tuvu, tāpēc vienkārši nedaudz attālinieties. Atvēliet tik daudz laika, cik nepieciešams, lai atrastu šo efektīvo un drošo attālumu sev. Labi? Šajā pozīcijā jūs vienkārši veiksiet pēdas kustību, tādu pašu kustību, kādu dariet tie, kas izmantoja veco rokas šujmašīnu. Ko? Mēs tā vienkārši atklājam savu vecumu, vai ne? Jā, labi. Jūs to darīsiet 3 reizes, 3 sērijas, līdz nogursiet. Kad sākat nogurt, nolaidiet kāju, pagaidiet, līdz nogurums pāriet, tad atgriezieties un atkārtojiet 3 reizes ar katru kāju. Kad jūs pieceļaties, jūs jau sajūtat, ka mugurkauls ir daudz brīvāks, vieglāks, atvieglots. Šī ir atšķirība starp prāta, nevis spēka izmantošanu, lai uzlabotu mugurkaulu. Turklāt, ja vēlaties spērt vēl vienu soli, lai parūpētos par savu mugurkaulu, jums ir tiesības uz 2 nedēļu vingrojumu programmu, ko varat veikt mājās, sekojot dienas video. Programmā Koluna Leve mēs uzlabojam 4 veselīga mugurkaula pīlārus. Tas uzlabo muskuļu spriedzes punktus, palīdz atbrīvot locītavas no spiediena, aktivizē pareizos muskuļus, kas balsta un aizsargā mugurkaulu, kā arī uzlabot citas ķermeņa daļas, kas var radīt nelīdzsvarotību visā mugurkaulā. Un tagad mēs veiksim 10 sekundžu stiepšanos tikai tur, kur tas ir nepieciešams. Ideja ir atjaunot ķermeņa līdzsvaru. Un es aizmirsu pateikt, ka saite uz Koluna Leve ir šeit zemāk aprakstā tiem, kas vēlās uzzināt vairāk, iegūt papildu informāciju vai sākt programmu jau tagad. Aiziet! Ideja šeit ir līdzsvarot ķermeņa balansu. Kad mēs samazinām šo spriedzi mugurkaula priekšpusē, šo uzkrāto muskuļu spriedzi, aizmugurējie muskuļi, tostarp arī augšstilba aizmugurējie muskuļi, ir spiesti pielikt mazāk spēku, lai tu varētu stāvēt kājās, lai saglabātu līdzsvaru. Kā jau teicu, pietiek ar 10 sekundēm, lai tu sajustu atšķirību. Noliec telefonu uz galda un dari kopā ar mani. Novietu rokas jostas vietas augstumā, vēlams, lai pirksti aizmugurē saskaras,
un neliecot ceļus, noliecies atpakaļ. Līdz sajūti patīkamu, vieglu stiepšanos priekšpusē, vēderā, krūtīs, mugurkaulu priekšpusē. Nav jāspiež. Sajūtai jābūt līdzīgai kā rīta izstaipīšanās brīdī. Saglabā šo sajūtu 10 sekundes. Un tagad tu atkārtos testu, vai redzētu, vai roka aizsniedz tālāk, vai mugurkauls ir atslābis. Un, lai saīsinājums vairs neatgrieztos, tev tikai jāatkārto šī secība šādā kārtībā 1 reizi dienā. Un, ja sāpes izplatās uz sēžamvietu vai kāju, es šajā video parādu, kā gudri mazināt sēžas nerva sāpes. Vienkārši noklikšķini šeit uz ekrāna, lai noskatītos. Ja es spēju tev palīdzēt, atceries, padalīties ar šo video ar kādu, kam tas ir vajadzīgs, vismaz ar vienu cilvēku, kam tas ir nepieciešams. Tas ir viss, ko es lūdzu. Nodot tālāk labo darbu ķēdi. Ar to es beigšu, sirsnīgs apskāviens un līdz nākamajai reizei.